Eiropas parlamenta vēlēšanas ir svarīgs notikums, kas ietver arī balsošanas iespējas ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Šī iespēja ir tiešs veids, kā izmantot savas demokrātiskās tiesības un ietekmēt nākotnes politiku. Centrālā vēlēšana komisija, CVK, ir izveidojusi īpašu pasta balsošanas iespēju, kas nodrošina ārvalstu uzturēšanās gadījumā iespēju balsot ērtā un pieejamā veidā. Lai izmantotu šo iespēju, Latvijas pilsoņiem ārvalstīs jāpiesakās pasta balsošanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu un bezmaksas elektronisko pakalpojumu vēlētāju datu pārvaldību. Pieteikšanās periods ir no 4. maija līdz 31. maijam. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās šajā portālā vēlētājs var lejupielādēt balsošanas materiālus un izdarīt savu izvēli, pēc tam nosūtot balsošanas materiālus uz Rīgas iecirkņu komisiju, kas veic balsošanu pa pastu. Šis process ir vienkāršs un ērts veids, kā piedalīties vēlēšanās, pat ja atrodaties ārpus Latvijas. Katra balss ir svarīga un veido kopīgo viedokli par Eiropas nākotni. Tāpēc nekavējiet, izmantojiet savas tiesības un nodrošiniet, ka jūsu balss tiek dzirdēta un ņemta vērā. Mani sauc Mārtiņš Ate un esmu deputāta kandidāts no Tauta Zeme valstiskums saraksta numur 13 Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mūsu balsis ir svarīgas. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvija zied Eiropā, saglabājot savu unikālo identitāti un brīvību. Balso par Tauta Zeme valstiskums sarakstu numur 13. Uzziniet vairāk par mani martinsate.com.